Niževijs, Ozoliņš, tur Ripa vārtos! Ripa vārtos, un Tomašs Šurovijs tur labi pacīnījās vārtu priekšā. Blakus bija arī Marks Kartigans un Ripa vārtos. Nu ko? Tomašs Šurovijs pēc ilgāka laika beidzot atkal gūst vārtus un atkal pret Hašeku. Jā. Tiesneši Vērtiks, Franko Radivojevičs, bet savu lēmumu viņi jau vairs nemaina. Tur arī Marks Kartigans bija blakus. Bet Ripa bija jau pirms tam vārtsarga laukumā. Tur ir tā niansi. Ja Ripa bija jau iepriekš vārtsarga laukumā un pēc tam tu tajā ieslido, lai ieraidītu Ripa vārtos. Tur Sanks Ozoliņš. Jā, nu sekundes 20 mēs gandrīz zaudējām. Šurovijs! Un Ripa vārtos! Tomašs Šurovijs otro reizi sarauktins Dominiku Hašeku un realizē skaitlisko vairākumu. Nu nevar teikt, ka tradicionālā veidā, principā pretuzbrukumā. Pamalu labi redzam Sandu Ozoliņu piespēli. Tomašs Šurovijs apslidoja. Aizsargs nepaspēja vienkārši pārkārtoties, ieņem pareizu pozīciju. Aizsarga bija vēl viens variants gāzt zemē. Tomašs Šurovijs šeit neizšķīrās otru reizi atstāt savu komandu 3-5. Aizsargs un paļāvās savu vārtsargu, bet šajā duelī Tomašs Šurovijs izrādījās pārāk pār dominatoru. Un 2-0. Bet 1-1 iziet Ļudučins. Un Kris Holts atvaira pirmo Ļudučina metienu, bet ar atkārtotu metienu Romāns Ļudučins tomēr pārspēja. Un rupja kļūda. Nu, tur saskrējās Ozoliņš ar Jākabu Rēliku, nedaudz nesapratās, un Ļudučins izlidoja tīri vienatnē pret vārtsargu. Pirmo viņa metienu Kris Holts atvairīja, bet tagad varbūt pretuzbrukums. 3-1 bija. Niževijs un Ripa vārtos! Aleksandrs Niževijs, 3-1. Lielisks pretuzbrukums. It kā likās jau, ka piebremzēja pātri Roberts Petrovics, bet šķiet, ka pieredze dara savu. Ir vārīgā vieta Spartaka aizsardzībai. Un atkārtojumā nobremzēja, nopauzēja un skaists Aleksandru Niževiju metiens neapturot Ripa vārtu stūrī. Un Dominiks Hašeks arī bija bijis bezspēcīgs. Turklāt gar Hašeku vārtiem dosies arī Roberts Bukarts, kas neapšaubām patraucēja vārtsargam reaģēt uz šo metienu. Tā kā uzslaus pelnījuši uz 3 mūsu uzbrucēji. Un Troters pret 1. Un garām vārtiem lido Ripa pēc Miķeļa Rēdlika raidījuma. Reķis! Partneri. Redzam pretuzbrukumu. Un tad šķiet aizsargs paspēja, paspēja. Aizsargs Gubins paspēja atgriezties un patraucēt. Karstums ļoti uzmanīgi ap Hašeks. Reķis, Karstums un Hašeks. Un šeit Reķi piespēle un Dominiks Hašeks savā krāšņumā. Tā neveiksmīga epizode. Dārziņš. Miķels Rēdliks un Ripa vārtos. Līdz tukšiem vārtiem izspēlēja Miķels Rēdliks ar Lauru Dārziņu un Lauris Dārziņš. Tukšos vārtos var rādīt savus 15 vārtus šajā sezonā. Bet Spartaks spēlētāji šajā epizodē bija tikai Stāciņš lomā. Dārziņš, Miķelis, Dārziņš. Dominiks Hašeks, protams, šajā epizodē bija pilnībā bezspēcīgs. No Miķeļa Rēdlika, numur 19 piespēles. 15 vārti Laurim. Komandā guva Lauris Dārziņš, numur 10. Dārziņš. Galviņa metiens un Ripa vārtos! Ripa vārtos! Broks Troters pēdējais šeit pieskārās Ripai un rezultāts kļūst 5-1. 5 Ripas, Dominiks Hašeks sargātajos vārtos un 4 no tām skaitliskajā vairākumā. Ir atgriezies arī Rīgas Dinamo vairākumu. Broks Troters jau tukšos vārtos ieraida Ripu. Un šeit būs piespēles. Numur 13 un Miķeļa Rēdlika. Jā, gan Galviņam, gan Miķelim. Pelnīti, protams. Broks Troters. Nu ko, trešajā spēlē pēc kārtas izgūst vārtu. Pēdējās 3 spēlēs viņam jau 4 gūtu vārtu, maina Hašeku Spartaks. Tas ir baltais karoks. Uz tādām sīkām provokācijām neiekrīt. Tas arī nav vajadzīgs, jo var gūt gan savainojumu, gan liekas noraidījumu. Vēl viens pēcīgs pa Holta vārtiem un tā ir uzvara
Rīgas Dinamo izpilda ļoti svarīgu